Nē, nu var jau visu kaut ko tur stāstīt par to jūrmalu un tā, bet, nu, Ķemeros šī skaistulīte ir ļoti iespaidīga. Nu, tas skats ir, nu, tāds gandrīz vai kā wow. Uz pirmo aci liekas, ka pat iespaidīgāk mazliet kā Rundāls pils. Diemžēl stāv tukša, pamesta, naudu nekāda neienes valstī. Nezinu, kas tur uz tiem īpašniekiem un tā, bet viss ir sakots. Dārznieki reku šīverējās. Pļauja un grābja un stāda un laista noteikti. Viss ir pa foršo. Nu, tā ēka ir tik milzonīga, ka viņa vienkārši neietilpst manā ekrānā. Es tagad iedomājos, cik stilīgi būtu tas, ja šito īpašumu varētu nopirkt vai atpirkt valsts, kaut vai par visiem valsts iedzīvotājiem samesties, kā agrāk metās brīvības piemineklim, un vienkārši atpirkt šito, sataisīt, un lai valsts uztais, ka, nezinu, vienreiz 5 gados katram iedzīvotājiem ir iespēja šeit atbraukt un atpūsties. Cik stilīgi būtu, ja tur atjaunot vecās tur spā un dūņu vannas un viss kā agrāk bija. Tas taču būs superīgi, nevis tā, ka viņš tā kā tāds spoks, tā kā tāds nogrimis nabaga Titaniks te stāv. Tāds nožēlojams pagaida žoks riņķi.